Skaņa, skaņa, bilde, bilde. Skaņa, skaņa, bilde, bilde. Un skastā otrdienas rītā. Kāds klausās, varbūt ir cita diena, cits rīts vai cits vakars. Šodien man saruna ar Sandru. Tad gaidīsim. Sandri jau. Čau, Sandri. Es tev arī māju. Šodien runāsim ar Sandru. Nu, re. Skatīsimies, kā mums ies ar pievienošanos. Citreiz bišķiņ jāpagaida. Nu, lūk. Es tevi kā akceptēju, vai es varam bišķi pagaidīt? Accept. Reiz kaut ko saspiežu, ja nē, mēģināsim vienkārši vēlreiz. Čau, Zanīt! Sandra vēl ir aizkadrā. Es tagad tev bišķi pakancelošu, es uzaicināšu tevi. Let's see. Kas mums tur notiek? Mēģināšu tagad es tevi inviting, skatīsimies, kā tur sanāks mums. Čau! Čau! Tā, tu mani redzi? Tu mani dzirdi? Es tevi dzirdu ļoti labi, jā. Es tevi varu saustiņās nedzirdu. Un es tevi neredzu. Es tevi arī neredzu. Es redzu divas daļas ekrānam, bet es esmu vienā tumšāk, vienā gaišāk. Pagaid, tev nav galvenais. Jāņem laikam ārā viņas. Tikko, kā es visu dzirdēju, es tevi pašu dzirdēju austiņās, un tad es pieslēdzos, un tad es vairs neko nedzirdu. Zani, tā kā es nezinu, vai jūs dzirdat, vai jūs redzat? Varbūt kāds var padot kādu ziņu. Es tevi dzirdu labi, un es arī sevi ļoti labi redzu. Tas ir droši vien galvenais. Tāpēc, ka tu redzi, bet mani tu neredzi, ja? Ne. Tā. Tas kaut kā notiek ļoti bieži. Man liekas, vienu reizi. Piedod? Man ir tieši tas pats, es sevi redzu, bet tevi neredzu. Nu labi, tas nozīmē, ka gan jau, ka mēs tur esam. Vai ne? Ja. Nu, lūk. Šodien es runāju ar neredzamu Sandru, un viņi runā ar neredzamu Lindu, jā. Un šīs ir tās te, droši vien par šo arī varētu sākt, ka šīs ir tās dzīves nejaušības, kuras ir visforšākās. Jo mēs nekad nezinām, ko viņas atnesīs. Un šeit ir stāsts par to, ka es tā pie sevis domāju, labi, es runāšu ar Sandru, un kas ir tas būtiskākais, ko man gribās pašā sākumā pateikt. Tas ir tas, ka mēs katra savā ziņā kaut kādas lietas mūs vieno, bet ir kaut kādas lietas, kuras ir pilnīgi atšķirīgas. Un man ļoti ārkārtīgi patīk tas, ka, ja Sandriņa gatavojas parasti saviem laiviem, cik tu teici, cik tu tur ilgi gatavojies, tu vari ilgi gatavoties, vai ne? Tad man nav sagatavots nekas, es pat nezinu nevienu jautājumu, ko es gribētu uzdot Sandrai, vienkārši to, kā ielikt viņu tādā situācijā, kad var arī negatavoties, necik. Un tas ir mans iekšēji, mans varētu teikt jājam zirdziņš, ka man nav tā sajūta, ka man ir jāgatavojās. Jā, es zinu, ka mēs ar tevi runāsim, bet tas ir arī viss. Nu, lūk, un tāpēc man gribās, tāpēc Sandra arī teica, es labprāt gribētu iet pie tevis ciemos, lai man nav jāvada šīs sarunas. Un otrs ir tas, kad, droši nāc pie manis ciemos, nesagatavojusies. Un tas ir pats foršākais. Nu, lūk, un tā mēs te šodien nesagatavojušās brīnišķīgi gatavosim sarunu par dzīvi. Nu, lūk. Jā, Sandra, varbūt pāris vārdos vienkārši pastāst, kā tu pati varētu sevi pieteikt vai kā tu varētu sevi pozicionēt. Jāsaka tas, ka es Sandru pazīstu no reinkarnacionālijas skolas. Mēs kopā studējām, Zane tepat arī ir. Čau, Zanīt. Un tā tie ceļi mūs saveda ļoti jauki kopā. Čau, Ginta! Čau, abas gaišās būtnes, paldies tev! Ginta, arī mums ir kaut kādā savā ziņā superīgi vienojoša laukā, kur mēs vienu otru esam brīnišķīgi satikuši caur arī Gintu, un tas ir tāds superīgs plūdums, ka tu ļaujies dzīvei.
Jā, Sandra, pastāsti kaut ko, ko tu šī brīdī varētu par sevi pateikt, un tad jau gan jau, ka es arī no tevis kaut ko izlobīšu vēl ārā. Labi, paldies tev. Pirmkārtām, pirms es atbildu uz tavu jautājumu, man gribās pateikt visiem, sveiciens visiem, kas šeit klausās, skatās, Zanai, Gintai, pārējiem. Lielākā daļa droši vien es nepazīstu, jo tie ir tavi klausītāji. Bet īstenībā, jā, šī ir pirmā reize, kad es esmu laivā ciemos pie kāda cita, jo parasti es pie sevis vadīju sarunas. Un tad vienmēr, kad es vadu pati sarunas, tad tā man vienmēr ir tāda kaut kāda tāda atbildības sajūta, kad, ja nu mēs iziesim laivā un nebūs nekas, ko pateikt un tā, un tad es vienmēr zinu, ka man ir tā kā jāuzņemās iniciatīva, jāuzņemās vadība, jāizdomā kaut kāda struktūra, lai, ja nu gadījumā kas, nu tā kā viss triķi trūkst, tas ir tā, kas vada, ne jau tas cilvēks, kas pie manis ir atnācis. Bet, jā, tāpēc ļoti interesanti ir būt mainītās lomās. Linda pie manis ir bijusi 2 reizes, manuprāt, laikam, jā. Un, jā, par to, kas es esmu un ko es daru, jā, šis te vienmēr. Jā. Jā. Mazliet vienkārši, lai varbūt tas, kā tu pati sevi šī brīdī mazliet redzi, es droši vien par to vēl uzprasīšu, jo tas arī ir tāds interesants stāsts, vai ne, kur mēs katrs nonākam kaut kādā brīdī un ar ko mēs katrs sevi asociējam un kādas uzlīmes mēs uzlīmējam un šīs te, nu tā kā, jā, kas mēs esam vai ne, ko mēs darām, vai tas cik daudz tas īstenībā par mums izsaka vai neizsaka neko. Tā kā tev arī noteikti ir forši šis brīdis, kurā tu vari kaut ko padalīties par sevi šī gadījumā. Nu jā. Tā kā es šobrīd atkal esmu tādā lielā pārmaiņu posmā, viens cikls noslēdzās, nākamais iesākās, gan tajā, ko es daru, ar ko es nodarbojos, gan tur, kur es dzīvoju un viss pārējais. Tad man bija šī iespēja, tad, kad Linda taisīja afišiņu izdomāt no jauna, kas esmu. Jo nekāda tāda konkrēta rāmja nav, līdz ar to es varu vienīgais padalīties, izejot no tā, kas ir tas, kas man ir aktuālākais dzīvē, ko es daru, un šobrīd tādā pašrealizācijas jomā. Viena no tādām lietām, ko mēs ar vēl 3 meitenēm, Zana šeit bija, vēl viena Zana un Andra, mēs kopā radām un vadām gaismas svētkus citiem cilvēkiem, pašas sev un citiem. Tātad tā ir viena tāda lieta, ko mēs darām. Un otra lieta, jā, tas ir vēl tā baigi publiski nav aizgājis, kaut gan šādi tad jau ir ticis pieminēts, ir tāds liels projekts, kur man ar Zani, kas arī šeit klausās, ir procesā grāmatas rakstīšana par un ap visādām interesantām lietām, citām planētām, civilizācijām, to ietekmi uz mūsu planētu Zemi un tā tālāk. Tā kā daudziem varbūt liekas pilnīgi kosmiski, tas, ko es tagad saku, bet jā, tie, kas ir savējie, tie, kas man pazīst, tad viņi parasti arī saka, Sandra tā jau ar kosmosu draudzējās, un tad jā. Tā kā jā. Bet labāk draudēties ar kosmosu nekā būt, nu tā kā pilnīgi pretpolos, vai ne? Pretējos ierakumos. Un kas ir, jā, ļoti interesanti tajā kontekstā, kāpēc mēs ar Lindu, mēs kopā mācījāmies, kopā arī sākām šo ceļu, sevis izzināšanas ceļu caur, nezinu, vēseles ceļojumiem, mēs viņus parasti tā saucām. Un jā, bet ļoti interesanti, mēs reizē mācījāmies, katra aizgāja tāpat kaut kādā savā virzienā. Kur Zana jau raksta. Sandra ir kosmozētas, jā, tā man meitenes sauc, jo mums katram ir kaut kādas savas iesauks, un jā, nu, kā es teicu, Sandra draudzējās ar kosmosu. Jā. Tā kā jā, tas tā īsti. Bet zini kā? Jā, man galvenais, ko man gribētos piebilst, kāpēc man gribējās arī, un mēs arī runājām, Sandra pie manis bija Portugālē atbraukusi uz apmēram nedēļu, un tur arī, man liekas, tas jau bija arī savā ziņā tāds viens no pārbaudījumiem priekš tevis pašas, kā ir tad, kad tu izdomā kaut ko pilnīgi tādā
randomā un pilnīgi atbrauc, un tur nav plāna, tur nav nekas, kas jādara, un tu ieraugi, ka tā dzīve tāpat notiek. Un tas, ko mēs ar tevi tajā nedēļā ļoti daudz ko izrunājām un pārrunājām, bija šis te ļaušanās plūdumam. Ļaušanās, lai dzīve pati tevi nes, un savā ziņā tā gultne veidojas pati. Jā, tu viņai tā kā iedod kaut kādas šos te varbūt kaut kādas atslēgas vārdus vai kaut kādas lietas, bet īstenībā tā dzīve tevi pati nes, un man liekas, arī tas, ko tu ar savām kolēģiem, ar savām draudzenēm un radošo savu grupu, ko jūs arī darat gaismas svētkos, tas arī ir tāds interesants. Es gribu varbūt tās pieskaršos pāris vārdos, jo tas arī jums ir projekts, kas, kur tu vari izdomāt, bet tu saproti, ka īstenībā dzīvē ir lietas saliekās tā, kā ir jāsaliekās. Lai tu kaut ko piedāvātu pārējiem cilvēkiem, tev pašam kaut kādam procesam ir jāiziet pašai cauri, vai ne? Un šis ir par ļaušanos, un kā tev ir pastāsti, kā tu sastopies dzīvē ar šo te dzīvi, kas saucās projekts, ja, dzīve, cik ļoti tu ļaujies tai dzīvei un kā tavas darbības šī te dzīvē ir pierādījušās, vai ir vieglāk pretoties, vai ir vieglāk ļauties, un kā tas tevi ietekmē? Jā, redz, man liekas, tas ir tāds vienmēr esmu bijusi un vēl joprojām esmu tāds varbūt galēji cilvēks, tāds maksimālists, jo ir brīži, kad man ļoti prasās, ka ir kaut kāda struktūra, kaut kāds plāns. It sevišķi tad, kad es zinu tajos brīžos, ka tas, kaut kāda, jebkas, vai tas ir pasākuma organizēšana, vai ceļojuma organizēšana, vai kā, ja es zinu, ka tas ir uz maniem pleciem, tad man ļoti bieži vien prasās kaut kādu struktūru un plānu. Tajā pašā laikā citreiz mana ļaušanās un plūšana var aiziet tādā galējībā, kad, redzēs, kas būs, redzēs, kas notiks. Īstenībā šis ir arī tas pats stāsts, atceries toreiz, kad es vispār pirku biļetes uz Portugāli. Jo, lai nopirkt biļetes uz Portugāli, man vajadzēja lidot caur Stokholmu, un tur notika kaut kāds, es nebiju tajā konkrētajā platformā sūtījusi biļetes, un notika, kaut kāds kas sanāca, ka es biju nopirkusi nepareizi biļeti, kas sanāk, es līdz Stokholmai tieku, bet tālāk līdz Portugālai netieku, un mēs jau ar Lindu esam izdomājuši, forši es braukšu ciemos, viss notiek, un te pēkšņi Linda jau domā, kas un kā varētu notikties, un te es pēkšņi viņai pasaku, zinu, kas ir, es sajaucu biļetes, nopirkus Stokholmu, un tālāk es netieku, jo no Stokholmas patiešo reizi nopirkt uz Portugāli, tas ir baigi dārgi, un ko tagad darīt? Varbūt tas nozīmē, ka man nav jābrauc uz Portugāli, varbūt man nav jābrauc pie tavas ciemos, varbūt man jābrauc uz Stokholmu, un tur kaut kas notiks, vai kā. Un šī ir tā otrā galējība, kad kaut kas notiek, un man ir tāda sajūta, jā, bet ja tas un tā notiek, tad varbūt tā ir zīme, ka man tur ir jāpaliek. Un, protams, beigās jau bišķiņ sakārtojot savas domas, parunājot ar Lindu, ar pārējām meitenēm un pašai sajūtot, kas tad īsti ir, ne jau es tā kā gribu vienu pats sēdēt Stokholmā, jā. Man tā doma bija braukt pie Lindas, tad es arī pēc tam pirku vēl vienreiz pa jaunam biļetes un tiku tur, kur bija jātiek, un viss bija kārtībā. Bet šīs ir tie divi pretstati, kad citreiz ir tā, kad es ieraugu kaut kādu zīmi, un viņi interpretēja pa savam, un vienkārši savu darbību notapēja tajā brīdī, un paļaujos apmēram, redzēs, kas tur notiks. Bet un es tajā reizē ļoti sasmējos par tevi, jo es saku, Sandriņ, šī gadījumā tev nav jāmeklē nekas, vienkārši pēc jaunu biļeti, viss. Tas bija tāds, zini, tik vienkārši, cik vien vienkārši var būt, nē, tev nav jāmeklē tur nekas, vienkārši pēc pa jaunam biļeti, viss. Un šis ir interesanti, kā tu ļauj arī savā ziņā, bet man patīk tas, ka tu ieraugi šajos te brīžos, kad, viens ir tas, ko mēs varam sameklēt kaut kādas tādu foršu vieglumu tajā visā pasākumā, ko sauc par, pieņemsim, kļūdīties biļešu pirkšanā, vai es nezinu, nokavējam, pieņemsim, autobusu, vai kaut kas notiek tāds, kas nav vairs atkarīgs tik ļoti šī brīdī no mums, un mēs varam tam pievērst ļoti lielu uzmanību un teikt, tā tas dzīvē ir paredzēts.
un pat pārspīlēt, varbūt pat prātu piesaistīt, ja? Un otrs ir tas, ka mēs varam, vienkārši paskatīties caur tādu vieglāku prizmu un saprast, labi, nekādas ļoti lielās zīmes es šeit nemeklēšu, ir kā ir. Es nopirku nepareizo biļeti, es pirkšu jaunu. Un tu tajā brīdī arī, es tev tur mazliet, man liekas, tā kā poking. Teicu, tā kā beidz nesatraucies par to un brauc tik šurpu, bet jā, tas ir interesanti, kā ja mēs ļoti gribam iedot prātam vaļu savā ziņā, mēs varam iedot viņam šos te grožus prāta mūsu, tā kā ego rokās, un tad tā dzīve ir savā ziņā dikti ierobežota, iegrožota un prāta izplānota. Un tad ir tas, kad arī tev ir, pieņemsim, šī te vairāk vai mazāk eksaktā loģiskā puse ļoti, ļoti tuva un cieša, bet tad ir tā, kā tas ir tev tavā dzīvē šī brīdī, ka tu īstenībā ļauj tai pasaulē draudzēties ar sevi un ļauj palaist vaļā šos te grožus. Cik viegli vai grūti tev tas ir tavā dzīvē šī brīdī izdarīt? Ka tu saproti, ka ir viens standarts, kā es esmu dzīvojis līdz šim, tā kā tu teici, viss plānošana un tā tālāk, ka tur ir jābūt kaut kādam savā ziņā diedziņam un struktūrai, un kā tev tagad ir, ka tu ieej tādā, teiksim, tādā varbūt smalkajā laukā, kurā tie spēles noteikumi īstenībā nemaz neeksistē. Viņi nav tādi, kādus tu varbūt esi pieredzējis savā dzīvē. Kā tu jūties šajā brīdī? Cik tev tas ir viegli vai grūti? Zini, kā es klausoties tevi, es sapratu, kur man pašai ir bišķiņ tas, gļuks, ja tā var teikt. Ir, tas pat nav tajā plānošanā kā tādā, jo, man liekas, man pašai ir pēc savas sajūtas, man nav tāda sajūta, ka es sev baigi liktu rāmī kaut kādos grafikos, kaut kādos plānos. Es nezinu, pirms cik gadiem es sapratu, kad plānot dzīvi, tas ir, es pat nezinu, ko mēs varam izplānot pēc nedēļas vai mēneša. Es jau droši vien domāšu un skatīšos uz lietām citādāk, un līdz ar to šobrīd plānot kaut ko pēc gada, ja pēc mēneša, 2, 3 man jau var vairāk kārt pārmainīties kaut kāds skatījums vai domas vai sajūtas. Es jau nezinu, kas būs uz priekšu, līdz ar to es jau vairākus gadus savu dzīves iekārtojusi tā, ka kaut kāda struktūra ir vajadzīga, jo tad es plivinos vispār bez tēmām, bet pēc iespējas mazāk. Un arī, ja runā par šajā gadījumā arī par braukšanu uz Portugāli ciemos pie tevis, man tas skelets, tā struktūra, kas tajā bija, būtībā bija tikt līdz Portugālei, saprast, kā es tieku līdz turienei, saprast, kā es tieku atpakaļ, un pārējais es zinu, kad mēs vai nu tev jau būs kaut kas padomā, ja nebūs, tad mēs kaut ko izdomāsim. Nebūs taču tā, ka mēs veselu nedēļu sēdēsim un skatīsimies griestos. Kaut kas jau notiks. Līdz ar to tad sanāk tā, ka man būtībā tas mans skeletiņš bija saprast datumus, laikus lidojumam, turp atpakaļ, un tas ir arī, man vēl būtiski ir, vai tā kā tu mani sagaidi pretī, vai iedod instrukcijas, ar kurām tu mani sagaidi, tad man uz to nav vispār jāiespringst, kāds ir tas pats plāns, ko mēs tur uz vietas darīsim. Bet zini, kur ir, tas pat es nezinu, tas arī laikam ir ar ļaušanos saistīts. Man ir tā problēma, nevis tajā, ka es gribu izplānot lietas, bet tajā, ka es jau vairākus gadus ļoti meklēju, pētu, mēģinu saskatīt visādas kopsakarības dzīvē. Un no vienas puses es to uzskatu kā tādu priekšrocību, tas ir iemesls, kāpēc es esmu nonākusi tur, kur es esmu nonākusi, un vienkārši tad, kad mēs kopā arī mācījāmies internacionāloģiju, tad tas vēl vairāk to pastiprināja, jo tas tur iedeva vēl vairāk to ideju, kā visam nekas nenotiek kā pat vienu, un visam ir kaut kāda nozīme. Līdz ar to man tas uzkāriens ir tieši analizējot, nevis plānojot lietas, bet analizējot, kas ar mani notiek. Bet citreiz, kā es teicu, tas var aiziet līdz tādām galējībām, kā man daudz piemēra iedeva, kad tas jau varbūt aiziet līdz tādam absurdam, ja kāds atnāk manā istabā tur garām ejot nomestu zeķi, es sāktu filozofēt, cilvēks to speciāli izdarīja, kāpēc, vai vēl kaut ko, tas ir tāds jau līdz tādai galējai situācijai. Tā kā šeit arī tu nopērci it kā
biļeti, nekas tur nebija, nekāda problēma, viņas nebija tik dārgas, varēja mierīgi pārpirkt, bet nē, man vajag izdomāt, kāda ir lielākā jēga, lielāka nozīme tam, ka es esmu nopirkus to nepareizo biļeti. Nu, ko tas tagad nozīmē, ko tas man tagad stāsta, ko tas man tagad māca, un tajā brīdī ir uzkāriens, jo tā es pati pa dzīvi, es esmu samērā atvērta pārmaiņām, man tā gribētos domāt, tagad es arī esmu tikko pārvākusies. Man es ik pa kaut kādiem 2 gadiem parasti vai mainu darbu, vai dzīvesvietu, vai abas kopā, vai vispār nodarbošanos sfēru. Te vienā brīdī ir dzīvnieki, te reinkarnācija, te braukāju pa ārzemēm, te vēl kaut kas. Nu, tas ir tā kā tādā ziņā es jūtos fleksibla, bet uzkāriens mēdz būt tad, ja kaut kas dzīvē notiek vai parādās kāds cilvēks, un man liekas, ka tas tagad tam ir tāda liela nozīme, kad uz to es, tā kā uzkaros, jā. Jā. Un vai tas tev kaut kādā ziņā, šī te vienkārši, tu pazīstot sevi, vai tev ir kaut kādi pašai, savi ieroči, savas metodas, kā tu vari ieraudzīt, ka tu esi, jo mēs katrs noteikti, fakts kā tāds, ka mēs katrs noteikti caur savu prātu prizmu sevi ļoti limitējam šī gadījumā, vai kaut kādas mūsos pašos ir projekcijas par to, kādi mēs esam, un kādus mēs gribam sevi redzēt, vai arī kā mums nesanāk, un ir kaut kādas lietas, ko mēs īstenībā paši jau projicējam par sevi. Kas ir tas, kā tu sev vari īstenībā ikdienā, piemēram, tu zini, ka tev ir šāda te lieta, jā, ka tu mēdz pārāk pārdomāt visam savu to nozīmi, kāda ir, jā, un kā tu sev vari palīdzēt, jo es domāju, tas ir arī par jebkādām lietām mums katram, pieņemsim, par nezinu, vienalga par kavēšanu vai par kaut ko tādu, bet vai ir viegli to pieņemt, vai tu pieņemsim šīs lietas, kas ir ar tevi notiek, vai tu viņas pieņem un arī to savu dzīvi savā ziņā, ka es zinu, ka es tāda esmu. Jo fakts kā tāda, ko es pēdējā laikā arī domāju, vispār par dzīvi, ja mēs zinām, ka mūsos ir katrā kaut kādas lietas, īpašības ar varbūt mīnuszīmi, varbūt arī pluszīmi, bet kas citur varbūt sabiedrībā vai mums tuviem cilvēkiem, ir, nezinu, kaitinošas vai pašam mums tās ir kaitinošas, jā, tad ir tā foršā sajūta, cik mēs esam gatavi viņām pieskarties un pieņemt un ieraudzīt sevi caur šo te prizmu un paskatīties, tā kā tai patiesībai acīs tik forši. Jā, cik tev tas ir viegli, ka tu saproti, ok, es tā esmu un tāda ir man dzīves plūsma savā ziņā. Zini kā, ja tā godīgi, tad man tas galīgi nav viegli. Un šis ir tas jautājums, uz ko droši vien es drīzāk prasītu padomu tev, jo šī ir, man liekas, tā ir tā viena no tām lietām, kas ir mūsu tā lielā atšķirība, jo nofiksēt to, ka es esmu atkal pārāk daudz ko izfilozofējusi, man to nākās saprast bieži vien diezgan smagā veidā, tad, kad man kāds no apkārtējiem cilvēkiem to izgaismo. Un tad jau, kad man to kāds no malas izgaismo, tad man reāli besīja ārā. Un tad sākās jau, un tad tu mēģini saprast, kas notiek, un tad vēl vajag pastrīdēties pretī, kad, tā taču tā kā, man liekas, tā taču, tā kā nav taču tā, ka te notiek kaut kas tāpat vien, un tad es tik un tā vēl turos pie savas pārliecības. Līdz ar to, jā, šo jautājumu es drīzāk varētu uzdot tev. Vai tev ir kaut kāds ieteikums vai padoms, jo es zinu, ka tu pa dzīvi virzies vispār pilnīgi citādā. Zini, kā šito papildinot, ļoti interesanti, jo es klausos tevi, man liekas arī šo papildinot, es tā domāju, pieņemsim, citreiz arī ir kaut kāds brīdis, ka mēs pievelkamies pie cilvēkiem, vai ne, pie kuriem mēs vienkārši pievelkamies. Liekas, tur mūs saista kopīgas intereses un tā tālāk. Un es esmu sapratusi, ka, pieņemsim, iepazīšanās ar tevi, tad, kad mēs studējām arī reinkarnacioloģiju, mums īstenībā, labi, kopīgs mums ir tas, ka mēs vienkārši studējām kopā vienu lietu, un pēc tam mēs par viņu varam runāt, un tā tālāk. Jāsaka, ka Sandra man ir aptieciņā numur 1 plāksters, man liekas, ja kaut kas ir vajadzīgs uzzināt, vai kaut ko gribās man par sevi saprast, tad es vienkārši, tā ir pirmā palīdzība, kuras griežos, tas ir pie Sandras. Vai kaut kāds, nezinu, tiešām ieskatīties vai sastapties, un tad Sandra ir tas cilvēks, pie kura es eju sesijās, ir numur 1, bet tas, ko es citreiz domāju, ir tieši pēdējā laikā, tad, kad mēs
tad, kad mēs, man liekas, kā cilvēki augam un saprotam un vairāk izvērtējam, kas mums ir vajadzīgs un kas nav, un vairāk ne no tādas patīk, nepatīk prizmas, bet tiešām paskatīties ļoti, ļoti dziļi sevi un saprast, ok, kas ir tas šī brīdī, kas man der, kas man ļoti, ļoti der, kur ir man patiesā šķautne. Un tad mēs ieraugam, ka varbūt apkārt mums ir cilvēki, kas ir pilnīgi pretēji mums. Un man liekas, šis ir tas brīnišķīgais brīdis, kad mēs esam tā kā ļoti godīgi pret sevi un ieraugam, ok, te ir stāsts, piemēram, par to, ka tu savā dzīves brīdī, šī brīdī, Sandra, like example, sastopies ar to, ka, jā, tevī pietrūkst varbūt kaut kādas šķautnes, kas ir pilnīga tāda crazy ļaušanās pasaulē, varbūt tādā, jā, nu, teiksim, ļaušanās, paļaušanās plūšana, jā. Un tad ir tas interesantais moments, ka mēs satiekam dzīvē tādus cilvēkus, kuriem ir tā puse varbūt vairāk, jā. Un nevelti mēs arī, pieņemsim, kaut kādā ziņā, savā ziņā komunicējam un spējam iedvesmot vienu otru tieši aiz šī te aspekta, ka ir kaut kas tāds, kas mums abām saista, kaut gan mēs esam ļoti dažādas. Un tas ir tas interesantākais. Es domāju, es arī katram no jums droši vien ieteiktu paskatīties uz dzīvi, kas jums pasaulē ir cilvēki, kuri ir pavisam savādāki, bet kuri jūs noteikti iedvesmo, tāpēc, ka pietrūkst vai gribētos pieskarties tai īpašībai vai tam kaut kam vieglumam vai tieši otrādi nopietnībai, kura varbūt pašos nav. Un šis ir tāds par to, cik ļoti, man liekas, citreiz nemaz nevajag, tā kā atbildot uz tavu jautājumu, man liekas, nemaz citreiz mums nevajag domāt, kā to atrisināt. Varbūt mums vienkārši vajag redzēt un vērot un būt tūmā cilvēkiem, kur tu ieraugi, ok, tā nav nemaz liela lieta, nu tā kā, ka ieraudzīt, jo, zin kā, ja mēs neesam sastapuši un ieraudzījuši, pieņemsim, nezinu, ka var tur noplūkt ābolu no koka, piemēram, Āfrikā kāds nekad nav redzējis ābolu, jā? Tāds varbūt jocīgs piemērs, bet pieņemsim, ka tu neredzi, kā tas notiek, kāds ir tas mirklis, vai vispār tu nezini ābolu, tev nav vispār koncepts par to. Un tad ir šis stāsts par to, ka tu ieraugi, ok, es nezināju, ka tā var darīt, un tu ieraugi, ka kāds to dara. Un nav par to, ka tev ir jāizmaina šis te tava īpašība pēkšņi, bet man liekas, tās ir par to, ka tu ieraugi, ok, jā, ir savādāk. Un tad ir tas, kā tu pats to integrēsi. Man liekas, par to ir būtiski aizdomāties, ka mums nav vienmēr jānomaina un jānoņem no sevis nost kaut kas mums nepatīk. Vienkārši ieraudzīt, ka, ok, ir arī tāda šķautne, tas cilvēks dara tā. Un tā, man liekas, ir tāda šī interesantā pieeja, ka mēs nenoliedzam to, kas mūsos ir, bet mēs tajā pašā laikā spējam viņu integrēt un savādāk un atšķaidīt. Un tad mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas savā ziņā, jā, mūs iedvesmo ieraudzīt to pasauli citādāk. Tas nenozīmē obligāti mainīt. Un tad, kad mēs arī ar tevi dzīvojāmies pa Portugāli, jā, tas arī bija tik ļoti, ļoti smieklīgi un interesanti savā ziņā, jo es Sandrai arī teicu, Sandra, tu tikai ņem ļoti plānas drēbes, tāpēc, ka ir iepriekšējā nedēļā bija plus 30 grādi. Nu, Sandra arī paņēma visas mazās, nu, tādas smalkās drēbītes. Un izrādās mums bija daudz augstāks nekā Latvijā. Līja lietus un bija vētras un viss kaut kas tam līdzīgs. Bet tā tava sajūta savā ziņā vienalga, man liekas, ko tu izdzīvoji, bija šī pielāgošanās, adaptēšanās, bet tajā pozitīvajā sajūtā, ka tu tā kā trenē savu prātu, ok, nu ir tā kā ir, nu, skatāmies, kā mēs no tā, jo ja es taisītu traģēdiju no tā, tad arī noteikti tu pavilktos uz to ārpats, es tev teiktu, Sandra, mīļā, piedod, es tev visu dzīvi atvainošos, ka es tev tad teicu, paņem plānās kleitas tikai, ja? Un tas ir tas, ko mēs varam viens no otra mācīties. Man liekas, tas ir tik forši ar draudzībām, kolēģiem un visādām šīm te lietām, ka mēs ieraugam, cik mēs visi esam dažādi, un ka mums nevajag arī pat, nu, vajadzēt kaut ko izsvēpēt no sevis, bet mēs vienkārši varam mazlietiņ atšķaidīt to savu būtību. Kā tu par to jūties pati? Jā, zini, kas ļoti vērtīgi to, ko es teicu piefiksēju, ka tu stāsti. Man varbūt tas nav tik ļoti redzīt tās lietas, ko mēs nevaram ietekmēt, nu, piemēram, laika apstākļi. Uz viņiem es kaut kā esmu jau iemācījusies neiespringt. Nu jā, nu es saprotu, es neesmu paņēmusi īstās drēbes, bet nu, nav jau tā, ka es īstenībā pat tad, ja es nebrauktu ciemos pie tevis, es vienkārši būtu kaut kur Portugālē, nu, es vienkārši aiziet uz veikalu un nopirkt. Nu, kaut ko sakarīgu, lai es nenosaucu pa to nedēļu, bet tas, nu, tā ir vienkārši tāda lieta, ko es nevaru ietekmēt. Nu, tā kā, ja es redzu, ka ir tāds un šitāds laiks, tad neko darīt, nu, tad es pielāgošos tam, bet zini, kas ir ļoti vērtīgi, ko tu minēji par to, ka mēs esam tik atšķirīgi, ka mēs darām lietas citādāk, un šis ir laikam tas moments, kuru es ļoti, ļoti novērtēju arī esot pie tevis, bet tu teici to, ka to Āfrikā cilvēks varbūt nesaprot, ka to ābolu var aiziet noplūkt un pēc tam ēst, ja, par to, ka ir lietas, par kurām
mēs katrs esam dzīvojuši savā kaut kādā vidē, auguši kaut kādā savā lokā, kur ir pierasts darīt lietas kaut kādā noteiktā veidā, un mums pat, mēs nekad pat neesam aizdomājušies, ka tās lietas varētu darīt citādāk. Un arī šis tas par to, kad es analizēju daudz lietas, tas ir vienkārši man tāds, tas ir vienkārši tāds domāšanas veids, ka, nu, tā kā, tas ir tas, ko es līdz šim vairākus gadus uzskatīju, ka tā jau ir tā apzinātība, ka tu vēro lietas, tu meklē viņām skaidrojumus, tu saproti. Manā izpratnē tas bija tas garīgais darbs, tas ir tas, ko es esmu, nu, es nezinu, vai atnākus darīt, bet tā bija tā lielā jēga un esence. Un ja man kāds mēģina pateikt to, ka tu, Sandra, pārāk daudz iespringsti, tu pārāk daudz analizē, un tad, protams, ka man pārāk dusmu, jo tāpēc, ka man liekas, ka tas ir tas veids, kā mēs dzīvojam, tas ir tas veids, kā būtu jādomā. Bet tas piemērs arī aizbraucot pie tevis, tas jau nav tikai par to domāšanas veidu kā tādu, tas ir pilnīgi par visu. Aizbraucot pie tevis, ka tev ir pilnīgi citādāks dzīvesveids, pilnīgi, nu, tā kā pat mēs smējāmies arī par to, ka, nu, tu pat pie galda ēdz citādāk, un tas man ir tāds pārsteigums. Man ir tāds, tev visu laiku ir tādi wow momenti, jā, tā arī var, tā arī cilvēki brokastot, tā pusdienā, un mēs pat esam, nu, tā kā, mēs jau sapratām, ka tu neesi tādā tipiskā latvieta, bet katrs ir uzaudzis savā vidē un pieredzi pie savām lietām. Līdz ar to tas, ka es tur, es nezinu, brokastoju, pusdienoju, vakariņoju savā veidā, atpūšos savā veidā, tas ieraugot to, ka citi var darīt citādāk, man jau tas paver, man tas liekas interesanti. Tas jau tā kā tu teici, tas uzreiz nenozīmē, ka es ieraugu, bet Linda šādu te gatavo brokastus, tagad man arī tā jādara, bet tā bija tāda ļoti interesanta pieredze, par kuru ir tad vērts padomāt, varbūt es savā ikdienā arī kaut ko gribu pamainīt. Tas ir tīri tāds vienkāršs piemērs sadzīvisks, bet tas ir par jebko, par ceļošanu, atpūtu kopā, tā kā laika pavadīšanu kopā. Kā es iedomājos, ja es uzņemtu tevi, tā kā es braucu pie tevis ciemos, man bija tāds atslābums, jo es zināju, ka es braucu pie tevis, jo, nu, tā kā tu vairāk vai mazāk tu saproti, kur mēs atrodamies, kādas tur ir iespējas, ko mēs varam darīt, bet ja es, piemēram, uzņemtu tevi pie sevis, nu, tur būtu atkal droši vien citādāk, jo es droši vien būtu izdomājis, man būtu visādi varianti, vai Lindu var aizvest tur, var aizvest šitur, tad var aiziet paēst tur, tad vēl to jāparāda un vēl tur kaut ko. Tad es būtu droši vien uzspringus, tad būtu citādāk. Tāpēc arī tagad es eju pie tevis laivā, jo tad es zinu, ka man nav jāiespringst. Jā. Es nezinu, kā otrs puses to var darīt, ka tu vādi sarunu, tajā pat laikā tu saki, ka tu arī neplāno. Šīs koncepts man vēl joprojām nav saprotams. Jā. Zini kā, tas ir koncepts, tas ir vienmēr, man ir tā, ka man atkal ir tā sajūta, ka es spēju ļoti labi izrunāt lietas savā galvā, un citreiz ir tā, ka kāds man ierakstīs ir ziņu, man tas ir tāds tipisks, ļoti, ļoti tipiska lieta. Pieņemsim, tu man ierakstītu ziņu, es viņu noklausos, uzreiz neatbildu, pieņemsim WhatsApp ziņu, jā. Es uzreiz neatbildu, bet es dienas laikā atbildu sev galvā, un man ir pilnīgi iekšēja pārliecība, ka es uz to ziņu tev esmu atbildējis, tāpēc, ka es kaut kādus, nu, tos plānu punktus esmu uzlikusi, un tas, ko es saprotu, ka tas ir tāds mans maigais mīnus savā ziņā, jo pēc tam es nespēju to ziņu vairs tik kvalitatīvi ierakstīt, jo es jau viņu esmu ierakstījis šos te dialogus. Un tad, ko es daru arī, tad, kad es eju laivos, pieņemsim, par jebkādu tēmu, man, piemēram, atnāk tā tēma, es vienkārši nospiežu pogu. Un viss, man nav vispār vairs, es nospiežu, viņu var nospiest 2:21 vai 2:58. Tāpēc, ka es viņu nospiežu tad, kad man atnāk tā sajūta, jo, ja es viņai ļaušos, man atkal ir tā, ka man liekas, ka es savā galvā, nu šeit man arī ir stāsts par to, ka ļoti daudz domas ir, un es savā galvā viņu vienkārši izrunāju, un tad man vairs nav ko teikt tajā laivā. Citādi. Un tāpēc man ir tā, ka vienkārši es spiežu un rakstu, un tad pēc tam es saprotu, wow, interesanti bija.
ļoti interesanti. Man pašai pēc tam ir interesanti klausīties, kas tur nāca, jo pēc, ka tā ir salikumi kaut kādi, viņi ir tajā momentum brīdī. Un tas ir tas galvenais, ko es saprotu, kas, pieņemsim, man atkal ir svarīgi ieraudzīt, kad man tā plānošana vispār neder, lai es ieraudzītu plānošanu vai vispār galvā plānošanu vai papīra plānošanu vai dzīves plānošana. Un tas arī ir forši, ka mēs sevi zinām, un tieši tāds par to nav runa vai ne, ka ir jāplāno vai tieši otrādi nav jāplāno. Tas, ko es parasti aicinu, ir sameklēt to savu būtību katram. Ja? Tā kā šeit, pieņemsim, tu ieraugi, ka tev ir jāatšķaida, un tas ir tev svarīgi atšķaidīt savu, varbūt kaut kādu šo te, kaut kādu savu plūdumu, pat ne plūdumu, savu kaut kādu sistēmu, viņu tev prasās atšķaidīt. Man droši vien kādreiz prasās, ka man ir kaut kādi datumiņi un kaut kādas dažas dieniņas, kuras man tomēr sakārto manu būtību, ja? Vai arī, pieņemsim, caur bērniem, arī tā rutīna kaut kādā ziņā, viņa prasa to sakārtojamību, jo es ieraugu, ka bērniem ir vieglāk, un arī man ir vieglāk kā mammai. Bet ir tik forši ieraudzīt, jā, ka ir šīs dažādās pieredzes, un tajā pašā laikā nenoliegt vai arī neilgoties pēc tā, kas mēs neesam. Un tas arī ir viens no būtiskākajiem aspektiem. Es domāju, ka arī Instagrams vai sociālie vispār kāda veida mēdīji un tīkli ir kaut kas tāds, kas mums liek ilgoties pēc kaut kā, kas mēs īstenībā neesam. Un tad, ja mēs sevi tā kārtīgi nepazīstam un nesaprotam, kas mēs patiešām vairāk vai mazāk tajā kodoliņā esam, tad mēs ilgojamies pēc lietām, kas īstenībā nav mūsējās. Un to es esmu sapratusi, ka jā, man arī patīk skaisti, interesanti Instagram profili, tur pieņemsim ārkārtīgi brīnišķīgi un visādi, bet es saprotu, ka es tādu dzīvesveidu nemaz nevarētu vest, bet iedvesmai kaut kāda sajūta, kur tu noķer, ir ļoti, ļoti tīri forši viņu piefiksēt un mums sakrāt mūsu kaut kādā tādā sajūtu kartotēkā. Man liekas, tā ir tāda mūsdienās it īpaši ļoti, ļoti brīnišķīga iespēja un pieredze, ka mēs varam pieredzēt šīs te dažādās pieredzes ar citiem cilvēkiem. Faktiski gandrīz viss dzīvot, pieņemsim, tā kā, tad, teiksim, atbrauc pie manis ciemos uz Portugāli un tu izdzīvo šo te stāstu, kā tas ir, varbūt tās, jā, dzīvot pilnīgi citu dzīvi. Tā kā mēs ar Sandru smējāmies, tad tāds arī nenormāli. Mums šodien vajadzētu pastrādāt abām divām. Mēs abas divas par to nenormāli smējāmies. Mums šodien vajadzētu pastrādāt, kādu storiju jāieliek ir. Tāds lielais darbs, jā. Un tad tev liekas, tas, tā kā, cik ļoti tā dzīve atšķirās vienkārši kaut vai no mūsu vecākiem, piemēram, vai no mūsu omītēm, jā. Un kas ir tagad, par ko mēs katrs domājam. Vienalga, kāda mums katram šī brīdī ir dzīve. Kad liekas, tā kā mums tagad jāpastrādā būt, bildi jānobildē, tā kā tu minēji, es aiziešu kaut ko pafilmēt pļavā. Un tev tas arī likās, tik amizanti, ja, un tas vieglums tajā pašā laikā, un tas arī nav pareizi vai nepareizi ienest kaut ko dzīvē, kā tas ir, un salīdzināt, man tur ir neērti, jo es tur daru tā, un šis ir mans darbs, ja. Nē, kas ir tavējais patiešām, un viņu baudīt, un iedvesmoties vienkārši paskatīties, kā citi to dara, bet tas nenozīmē, ka tev ir jādara tā, vai ne? Es tev varu vienu praktisku jautājumu. Jā. Es nezinu, vai laivas ir īstā vieta, kur to uzdod, bet jā, tu pieminēji arī tos laivus, kā es gatavojos un kā tu. Man tev jautājums sanāk tā, ka tev atnāk vienkārši ideja, ko pastāstīt, un tu uzreiz spiedi pogu un ej laivā par to runā? Jā, absolūti. Nu jā. Nu jā, jo redzi, tas, par ko tu runā, es to tā kā saprotu, bet šitā es varu izdarīt balss ziņās, ja? Jā. Man atnāk kaut kāda doma, ideja, un tad atkarībā no tā es pašķiroju, kuram cilvēkam šitas varētu būt interesanti vai vērtīgi, jo man parasti pašai priekš sevis ir vērtīgi to izrunāt skaļi, jo tad man saliekās kaut kā bildi citādāk, un tad es tā piemeklēju, kuram cilvēkam šito varētu aizsūtīt. Un tad, protams, balss ziņās tu ļoti labi zini, kā balss ziņās man plūsma kā aiziet, tā aiziet, ja, tad tur nav iespējams apstādināt bieži vien, bet redz, man vienkārši varbūt tāpēc, ka es pat piešķīrusi laivam kaut kādu tādu lielāku svarīgumu, kad, ja es izēju laivā, tā tad man ir jāsajūt vai jāsaprot, kas ir tas vēstījums, ko es cilvēkiem gribu nodot un ko es vēlos pavēstīt. Un tajā brīdī, kad šitas sākās, tad protams, tu vairs nevar vienkārši nospiest pogu un iziet. Bet tajā pat laikā tādā plūdumā es ikdienā bieži vien esmu. Vienkārši tas mans dabiskais plūdums sanāk aiziet maniem tuvajiem cilvēkiem. Un tad laivos aiziet bieži vien tāds atreferēta tā versija, tā, kas man jau ir
vai nu galvā, tā kā tu teici, tev jau ir izdomāta, salikusies, un tad jau tu vairs laivā ir pa vēlu likt, jo tad tev sanāk pārstāstīt, vai nu tāpēc, ka es jau esmu jau savām draudzenēm visām izstāstījusi, un ko tad es to pašu atkal iešu laivā stāstīšu. Nu, tad, jā, tad tas arī tāds atgramojums jau sanāk. Bet, zini kā, par šo te pieskaroties, tā kā tu minēji, pieņemsim, vai ne, kam tas ir svarīgi un cik tas ir svarīgi un kāds tas tavs nospiedums ir. Tu, ko es esmu sapratusi, ka mēs ļoti bieži, nu tā kā underestimating ourselves, ļoti, ļoti nenovērtējam savu ar tavu par jebko. Par to, kā tu noplūktu pļavā ziedu vai par to, kā tu uzceptu olu, ja? Nu tā kā tu minēji, ja? Teiksim, tev ir savs koncepts par to, kā tu, nu kā, nezinu, kā vajadzētu olu uzcept, ja? Un tu atbrauc pie manīm un ir cits koncepts par to, kā vajadzētu olu uzcept. Nu tas tāds pilnīgi absolūti banāls piemērs, bet tā doma ir tāda, ka mēs nekad nezinām, kādu nospiedumu mēs citu dzīvē atstājam ar jebkādu mūsu darbību, domu, ideju, pieskārienu vai pat vispār nerunājot neko par aiziešanu garām cauri pūlim, ja? Kas ir tas nospiedums, kur mēs atstājam. Un it īpaši vēl pēc reinkarnacioloģijas studijām, it īpaši man šķiet tas ļoti, ļoti nozīmīgi un tie pašā laikā nenozīmīgi, ka mēs varam gribēt piešķirt lielu nozīmi, un tur sanāks čiks un viss, bet mēs varam nepiešķirt nekādu nozīmi savai būtībai šeit uz zemes, un viņa ir lielāks, nu tā kā tai būtībai ir lielāks nospiedums, nekā mēs vispār varam aptvert, ja? Un citreiz arī liekas, nu, pieņemsim, kaut vai liekas mākslas lietas. Es ikdienā esmu tik ļoti kopš bērnības saistīta ar mākslu. Man ir kas saistās ar mākslu, liekas, nu, tik pašsaprotam, ka man vispār liekas, citreiz tam nav vispār nekādas vērtības. Tāpēc, ka, uzkricelēt kartiņu, uzsiet jauku bantīti balonam un pielikt samtenes ziedu, nu, man tas liekas, nu, tik dabiski, kā es aizietu, rokas nomazgāt, ja? Bet es saprotu, ka tas nav tā. Pasaulē ne visi iedomāsies, ka var pie balona samteni piesiet ar oranžu diegu, jā? Pieņemsim pie oranžu balona, oranžu samteni, un tur ir skaista dāvana tev pilnīgi bez nekāda efforta, tā kā, jā? Un tas ir tas interesantākais, ka mums ir īstenībā katram no mums jāsaprot un jānovērtē tā vērtība, ka mēs jau esam vērtība, tāpēc, ka mēs vienkārši šeit uz šīs te zemes esam atnākuši. Un to noteikti man reinkarnacioloģijas studijas iedevušas ir ar to izpratni, ka mēs neredzamiem diedziņiem esam sakrustojuši viens otra laukus. Un tas ir pats skaistākais, ka mums tās lielās nemaz atklāsmes, ko mēs katrs viens otram nozīmējam, nemaz nav vērts meklēt. Ka vienkārši tas, ka mēs tur kaimiņos, nu pieņemsim, kaut vai šodien es aizvedu savas meitas, es aizvedu viņas tētim un braucu atpakaļ, un es braucu pa to savu kalnu līkloču ceļu cauri maziem ciematiņiem. Un tur atkal kāda tante savas apakšbikses mazgā, kāda tante karina savas zeķes tajā savā diegā. Un tas, ko man gribās, man vienkārši gribās pamāt. Un es tā kā saku, un, protams, viņas man nedzird tās tantes, bet viena tur arī kaut ko tantes tutēja, kaut kādu ūdens spaini, un es viņai saku, čau, Bella, un māju onkam, es kaut kādas 10 reizes pamāju, vienkārši braucot augšā pa ceļu uz savu māju. Un tajā brīdī es saprotu, tur nekas jau nenotiek. Man pat nav tāds kontakts ar to cilvēku, bet tas, ka tas pamājiens, varbūt, ko viņš tam cilvēkam iedod, es pat nezinu, ko viņš atstāja kādu iespēju, un man tas pat nav jāzina. Bet tas skaistākais ir tas, ka tieši tāpēc, man liekas, mums ir kā cilvēkiem šeit uz zemes, dzīvojot, jāapzinās, ka katra mūsu īstenībā, katrs mūsu vārds, ideja, doma, iešana cauri pūlīm, iešana cauri Rimī veikalam pilnīgi, jā? Kāds ir varbūt tevi vienkārši jebkurā gadījumā pamanījis, ja? Un to, kā tu tur darīji kaut ko, vai kā tu abolīti paņēmi un ieliki groziņā savā, ja? Mēs nezinām to lielo nospiedumu, un es šodien nenormāli priecājos par to, ka es nezinu, vai es tādu cilvēku dienu padarīju priecīgāku vai nē, bet viņi man visi māja atpakaļ. Un tie smaidi, ko es saņemu no tiem cilvēkiem, vienkārši braucot mašīnā, pat nekad nezinu, kā viņus nesauc, nekas viņi ir. Bet man viņi vienkārši nenormāli iedvesmo. Un tas ir tas, ko gribu teikt, ka tāpēc mums nevajag meklēt visam, tā kā šo te vai mainīt vai nemainīt, vai kādiem mums ir jābūt. Mums vienkārši ir jābūt mums pašiem, jā? Tas ir tas, laikam. Man galvenā šī viss saslēdzās tas, kad es jau pirmīt minēju par to laivu, par to svarīgumu. Tas ir kādu svarīgumu. Viens ir tā kā vērtība, bet kādu svarīgumu mēs piešķiram lietām. Tāpēc varbūt ir tā, ka tā kā es balss ziņas man liekas pilnīgi pašsaprotama lieta, tad tur es varu viegli plūst un sevi izpaust. Laivas man liekas kaut kas lielāks, un tad man uzreiz liekas, ka ir jāpiedomā. Tajā pat laikā tagad gatavojoties,
tu arī teici, ka īstenībā katrs jau no mums nes kaut kādas lietas, kaut kādus, kas mums pašiem liekas pašsaprotams, te tieši arī, lai saprastu, kā sev pieteikt, šeit sarunāju, ko tur uzrakstīt zem tā manu vārdu uzvārdu apakšā. Es arī parunājos ar meitenēm un vispār sāku domāt par to, kas ir tas, kā es vispār cilvēkiem varu palīdzēt, ko es varu tā kā piedāvāt, kas ir tas tā kā vislielākais, tā kā, es nezinu, lielākais, labākais, harmoniskākais veids, kā palīdzēt, un es sapratu, ka īstenībā tās nav nec sesijas, tās nav nec tie instrumenti, ko es esmu mācījusies. Īstenībā tā ir vienkārši parunāšanās ar cilvēku, un parunāšanās tādā plūsmas stāvoklī. Tā kā es arī, tad, kad es atbildu tev uz ziņām, atbildu kādam citam uz ziņām, ka tā ir vienkārši kaut kā, tā kā vienkārši saruna. Un tajā brīdī arī liekas, ka tas ir, tā taču ir pilnīgi, mēs vienkārši esam runājuši par to, ko katru no mums tā kā prot, kas ir tie mūsu talanti, tās mūsu spējas, ar kurām mēs tā kā cilvēkiem varam kaut ko iedot. Un tad mēs meklējam kaut ko tādu ļoti, ļoti īpašu, bet patiesībā, savā gadījumā es saprotu, ka tā ir saruna. Tā ir vienkārši saruna. Vai otrs variants, kad, redz, šeit arī tie cilvēki, kas klausās un nav saistīti ar regresiju, ar iepriekšējo dzīvu regresiju un vispār dvēseles ceļojumiem un tādām lietām kā tādām, viņiem atkal tās lietas, ko mēs darām, liekas kaut kas ļoti, ļoti, tā kā pārdabisks, kā tas ir ieraudzīt iepriekšējo dzīvi, kā tas ir aiziet, paskatīties, kas notiek dvēseli pasaulē, kā tas ir aiziet, apskatīties, kas notiek uz citas planētas, ja? Tas liekas, būsim reāli, lielākai daļai cilvēku droši vien, kas šito tagad klausās, liekas, kas tas tāds vispār ir. Tajā pašā laikā mēs kā to regresiju kā tādu, regresēšanu uz kaut kādām noteiktām pieredzēm, mēs ar meitenēm viņi esam jau mēģinājuši izspiest ārā no tā sava tā kā savas ikdienas kāpēc, jo beigās mēs saprotam, ka mums tas liekas tik pašsaprotam, ka tas nekas īpašs nav. Kas tas tāds ir, jā? Un tikai, kāpēc es par to, tā kā aizdomājos tikai tagad iepriekšējās dienās, kad tu mani prasīji, ko lai rakstu zem tā vārda, un kad atnāca tas nosaukums pētnieciskā regresija, es nezinu, vai tāda eksistē vai nē, bet, katrā ziņā viņa eksistē manā laukā, jo mēs vairākus gadus, tas ir tas, ko mēs esam arī ar studentiem darījuši reinkarnācijas skolā, ar kolēģiem un tā tālāk. Mēs esam gājuši, pētījušas lietas, un lielākā daļa citi to nedara, lai arī viņiem arī ir pieejams šis te instruments, un viņi to prot un pārzina un tā tālāk. Tajā pat laikā mums tas ir interesējis. Mēs šito esam apguvušas nevis kā instrumentu tik daudz, klasiski māca, lai iet regresijā, lai sakārtot kaut kādas cilvēkiem kaut kādas problēmas, kas viņiem ikdienā traucē. Mēs viņu izmantojam, lai iegūtu informāciju. Un, lai iegūtu arī informāciju tai grāmatai, ko mēs tagad šobrīd, kas ir procesā, tā kā tapšanas procesā. Jo tas ir tas veids, kā mēs iegūstam informāciju. Un tad tas arī liek aizdomāties par to, kad redz, citi channelingo, citi vēl kaut ko citu dara, citi redz enerģijas, jūt enerģijas un tā. Un vienmēr ir tā sajūta, es jau to neredzu, es jau to nejūtu, es tā nemāku, tad ko tad es vispār, ko tad es vispār cilvēkiem varu iedot, ko es viņiem vispār varu piedāvāt. Varbūt man vispār nekas nav jāpiedāvā, jāsēž savās mājās un pašai jāiet savos ceļojumos vai jādara vispār citas lietas. Bet īstenībā tā ir tā viena no tām lietām. Mums viņa liekas pašsaprotama, jo mēs zinām, ka to praktiski kurš var iemācīties un to izdarīt, bet,
Es nezinu, tad ir jāpameklē kāds cits piemērs. Tas, ko es domāju. Zini kā par to? Praktiski. Piedod? Rakstīt arī, jebkurš, tā kā lielākā daļa prot cilvēku rakstīt, bet tie, kas savu to tā kā rakstīšanu, rokrakstu izveidojuši tā, ka tas ir jau kaut kas, jau citi to uztver kā talantu, tas jau tas ir pieejams jebkuram, bet tie cilvēki, viņi to ir prakses laikā uztrenējuši, attīstījuši. Tas ir tāpat, kā mēs zinām, kad arī aizceļot meditācijā kaut kur, būtībā tas ir pieejams jebkuram, bet tie, kur to ikdienā vairāk praktizē un dara, tiem tas liekas, tā kā staigāt, tā kā ēst. Tā kā tas nav nekas tāds. Bet zini kā, pie šīm lietām jau mēs tikai nonākam. Tas, ko es sapratu, es atceros, ka kādreiz man mamma abonēja, kad viņa vēl dzīvoja Latvijā, kā saucās tā avīze, nevis patiesā dzīve. Ievai ir kaut kāda, Ievas stāsti, mānos, Ievas stāsti. Un tur aizmugurē vienmēr bija kaut kāds astrologs vai kaut kas, kas strādā ar enerģijām vai kaut kāda gaiša dzīve vai kaut kas tam līdzīgs. Un tas bija apmēram, vismaz 15 gadus atpakaļ, es atceros. Un man vienmēr tur bija tā asociācija, ka to dara tikai, ļoti, ļoti pamats cilvēki, ja? Kā mēs zinām arī, zīlnieku tantes, ja, pieņemsim. Un šis arī ir tāds stāsts par to, cik ļoti tā apziņa mums paplašinās un apziņa paplašināsies tā tikai tāpēc, ka mēs dalamies. Un tā kā tu, Sandra, minēji par lietām, kad tu dalies un tev tas liekas šī brīdī pašsaprotam, kad tu runā, pieņemsim, vienalga par citām civilizācijām, par citām lietām, par iepriekšējām dzīvēm un tā tālāk, tas liekas šī brīdī tik pašsaprotam. Bet tad, kad mēs satikāmies un studējām daudzus gadus atpakaļ šīs lietas, viņas mums nebija tik saprotams. Man vispār likās, ka tur ir kaut kādam jābūt stereotipam, kāds cilvēks izskatās, lai viņš spētu vispār kaut ko tādu darīt, ja? Un, ja, pieņemsim, asociācijas no bērnības, kaut kāda Zilā kalna Marta, piemēram, tur vēl kaut kāda tante un tantuks, kurš ar speķi tur kaut ko ārstēja, ja? Vismaz tas ir man ar bērnībā asociācija, kaut kāds speķis, kaut kāds cukuriņa vārdošana un tā tālāk. Un es atceros, ka pēc tam vēlāk, tajos pašos Ievas stāstos pašās beigās bija viena sieviete jauna, es neatceros, kā viņa sauc, bet pilnīgi jauna sieviete ar sarkanām lūpām, sarkaniem nagiem, un likās, wow! Tas izjauca pilnīgi kaut kādu stereotipu. Protams, tad arī nebija tik ļoti internets, nekāds Instagrams, lai mēs vispār saprastu, ka, teiksim, spirituality un ezotērika kā tāda ir īstenībā dzīva. Tikai vienkārši, ja tu par viņu nezini, tu par viņu vienkārši neko nezini. Ja? Mums gan katram droši vien ir kaut kādas lietas, varbūt mums bija kaut kādas lietas, ko mēs bērnībā jutām, kā kurām, vai tas bija apspiests, un tad mēs vairs nejutām. Bet mēs katrs esam saskārušies ar kaut kādā veidā, ar kaut kādu pasauli, neredzamo pasauli vai enerģiju pasauli, un tad vai viņu nolieguši vai nolikuši malā, un vairs neesam to attīstījuši. Bet īstenībā tas, ko man liekas, tad, kad tiešām tiek runāts, un parasti cilvēki normāli ar sarkanām lūpām varbūt un sarkaniem nagiem runā par ezotēriku. Tas pēkšņi mūsdienās vairs nav nekas traks, kad arī jaunas sievietes par to runā. Jauni puiši un vīrieši to dara. Bērniņi ir pēkšņi super visi jūtīgi un runā par mazām neredzamām būtnītēm. Vienkārši, man liekas, mums ir bijis tik ļoti arī tāds liels apspiests melnais caurums, kurā likās, ka tā informācija vispār neeksistē. Ja, pieņemsim, man nebija pazīstama neviena cilvēka, kas bija saistīti ar vairāk vai mazāk tādām jūtīgām, sensitīvām tēmām, es domāju, tiešām ezotēriskām tēmām, tas jau nenozīmē, ka šīs lietas neeksistē. Un tajā pašā laikā, redzi, es ar to saskāros, es to esmu jau minējusi, bet es ar to saskāros tikai tāpēc, ka manam bērnam bija diagnosticēta laimslimība, un man bija jāmeklē citādāki alternatīvi veidi, kā viņai palīdzēt, un kā saprast vispār, kāpēc no šī tāda nevis tieši fiziskā aspekta šī slimība ir radusies, bet kāpēc ir tīri emocionāli, kas tur ir gaisā tajā visā fonā, ja, ģimenes fonā un tā tālāk, un tas man bija tāds, wow! Līdz ar to pat lietas, kuras, tā kā tu minēji, ja, ir tik ļoti pašsaprotams, ka tu dzīvo tajā tēmā kā zivs ūdenī. Viņi ir tik ļoti vērtīgi, jo kāds vienalga to kaut kādā brīdī, attiecīgi izaugsmes savā brīdī, vai vienkārši šodien noklikšķinās tā poga un sajiet puzlīte vai Rubiks kubiks sajiet pareizajā elementā, un viss sajiet kopā, un pēkšņi tava informācija ir kādam kritiskā masa, kurā viņš maina visu savu būtību. Un tas ir tik ļoti interesanti, ka mēs arī šis ir par to, ka mēs nezinām, kādu mēs nospiedumu katra dzīvē kaut kur atstājam, ja, ka kāds ir dzirdējis vai pieņemsim, kādam
kādam rezonē tava būtība, un viņš ir dzirdējis tieši no tevis par piemēram, tēmām, kuras iepriekš nekad viņam nav interesējušas. Un kāpēc šī brīdī, ja, piemēram, viņam norezonē, un pēkšņi tas cilvēks paņem to grāmatu, vienalga, vai tas būtu veseļu ceļojumi vai kaut kas tam līdzīgs, un sāk lasīt, jā. Kur ir tie momenti, kad mēs saskaramies ar tēmām, kuras mums nekad nav interesējušas, mēs pat nekad nebijām apjautuši, ka tādas eksistē, un tad viss notiek, un tad pēkšņi tā, kad ir kaut kāds tāds, nu, šī te ārkārtīgi ātrā pātrinātā ātrākais pātrinājums, lai mēs sasniegtu pēkšņi to, ko mēs gulējām varbūt kādu laiku aizmiguši, un pēkšņi mēs sasniedzam šo te līmeni un sākam, viss mums varās vaļā, jā. Tāpat kā mēs pieņemsim, kad mēs studējām kursā, kopā mēs nevarējām iedomāties, ka mēs tiešām visi kaut ko sapratīsim, sajutīsim un redzēsim un darīsim, un te mēs tagad daram katru savas lietas un varās vaļā lietas, jā, kolosāli. Jā, tam es piekrītu, tad, kad mēs sākām mācīties, tad šitās tēmas, nu, kas man ir tās, kas ir tās tur citu civilizāciju kaut kādas tēmas un tādas tās vispār, nu, protams, ka tās, man likās, kad es pat nezinu, neatceros, kas man likās, bet man likās, kad tā kā mums taču pašiem katram ir savu dzīvu kārtojumu, katrs savu dzīvi, ko tur ņemties, kas tur, es nezinu, vēl tur kosmosā notiek, vēl tur kaut ko, nu tā kā katram ar savām problēmām nepietiek un risināt un kārtot un tā, bet arī, kas ir ļoti interesanti, man tā pirmā grāmata, kas man atnāca, tā bija šī hipnoterapeita ceļojums uz Atlantīdu, bet toreiz es viņu arī nopirku ieteikumu pēc, sāku lasīt, man likās pilnīgi zinātniskā fantastika. Nu, tā kā, it kā no vienas puses mēs pašas gājām regresijā tu schēmu, es saprotu, kā tur tā informācija ir iegūta, tikai cita metode izmantota, bet tik un tā likās, nu tā kā, jo mēs jau pēc programmas ceļojām par, nu, tā kā tik normālām tēmām, paskatīties, kāpēc mums tur attiecībās kaut kas, vai ar bērniem kaut kas, vai ar veselību kaut kas. Nu, mums viņas bija tādas, nu, tā kā sazemētas, tādas normāli cilvēkiem uztverams tēmas. Un jā, un tāpēc man likās, kāpēc vēl vispār kādam cilvēkam tas varētu likties interesanti. Nu, tas tā kā, nu jā. Un tad tikai vēlāk, kad mums abām ar Zani sāka vērties, jo mēs jau nejauši uzgājām to. Nebija tā, ka mēs vienā jaukā dienā izdomājām, nu tagad paceļosim pa citām planētām, ja? Jo tas mums pat nebija tāds fails, ka to var izdarīt. Tas notika nejauši. Mēs vienkārši arī regresējām, nu tā kā es teicu, pētnieciskos nolūkos regresējām uz tādām pieredzēm, ko mēs gribējām izprast. Kas tas ir, nu pieņemsim, gribam saprast tur, kā domā, jūt vai vispār domā augi, kā viņi uztver lietas. Tad mēs regresējām uz tām pieredzēm, kur mēs paši esam bijuši augi, lai sajust, saprast, kā tas ir. Nu labi, tad mēs gribējām saprast, kā lietas uztver dzīvnieki, kā viņi veido attiecības, ko viņi vispār domā un kā viņi uztver lietas, jā. Regresējām uz tādām pieredzēm, un tad mēs vienkārši vienā jaukā reizē regresējot uz stihiju pieredzi, jo tāpēc, ka tas sākumā arī likās, nu tā kā nereāli, kāpēc, lai tur, es nezinu, vēji, piemēram, kaut ko domātu, vai kāpēc, lai tur uguns kaut ko. Mēs aizgājām, es vedu Zani, viņa bija kā gaismas ķermenis, un vārds pa vārdam viņi tur stāsta, ko viņi tur redz, ko viņi tur sajūt, saprot, un tad viņi redz, ka viņi ir virs kalniem, un tad viņi sāk stāstīt, kā tur izskatās, un es tā interesi pēc pajautāju, nu, es gribēju saprast, nu, kurā vietā tā vieta ir, kur tie kalni atrodas. Un es tā viņai tā paprasu, tā kā, kur tad ir, vai uz zemes, vai kaut kur citur. Es nemaz nepieļauju domu, ka tas varētu būt kaut kur citur. Viņa tā saka, tas nav uz zemes. Un tad tā ķēdīt tā sāk ritināties vaļā, labi, kur tas atrodas, kas tas ir. Tur kāds arī dzīvo, vai tur nedzīvo, kādi tur augi, kādi tur tie iedzīvotāji, ko viņi tur dara, ar ko viņi nodarbojās, un tā mums tas aizgāja.
Un, ja sākumā mēs to darījām tīri priekš sevis, jo mums likās interesanti, un kad mēs pastāstījām studentiem tās savas pieredzes, jo mēs abas arī kā instruktori strādājām, un viņiem arī likās interesanti, tad mēs kopā ar studentiem veidojām grupu ceļojumus un arī sākām iet uz tādām pieredzēm, kur citi parasti neiet. Mums tas vienkārši aizgāja. Kāpēc to visu sāk stāstīt, es vairs neatceros, kāpēc. Tas arī var vienkārši par to iešanu dziļumā, ka tu sāc, ka tas nejauši, tas nav tā, ka tu izdomā to vari vai ne, tas ir arī tiešām stāst par to, ka tu netīšām savā ziņā atklāji šīs lietas. Jā, jā, tas viss notiek nejauši, tā kā kādreiz jau mēs ar Lindu arī bijām, tā kā tīri normāli cilvēki, līdz brīdim, kad sākām nejauši kaut ko. Tā kā labi aiziet un apgūt kaut kādu metodu, tas varbūt nenotiek tik nejauši, tev tomēr ir jāpiesakās, tev ir jāsamaksā par to kursu un tā, bet ir taču kaut kāds iemesls, kāpēc tu līdz tam esi aizvirzījies un arī, bet tās pārējās lietas, es strādājot ar citiem regresijā, es esmu sapratusi to, ka, cilvēks, kuram tajā brīdī tas kaut kāds konkrēts lietas nav jāierauga, viņš nekad neieraudzīs. Cilvēks, kurš domā par sadzīviskām lietām mājās, kurš arī, piemēram, bērns ir apaugstējies vai satraumējies vai ko, un viņš nāk ar domu saprast, kas tur notika, diez vai viņam atvērsies, tur es nezinu, kaut kāda cita planēta dzīve, bet viņam reāli arī atnāks tā informācija, kas viņam ir aktuāli. Mums vienkārši acīm redzot, mums bija pienācis laiks redzēt arī kaut ko citu, un tā tas viss sākās. Un vēl viena lieta, ko es gribēju pakomentēt par to, kad arī mēs jau mēs nezinājām, ka mēs arī kaut ko jutīsim vai redzēsim citādāk vai vairāk un tā. Un kas man liekas interesanti, es vēl joprojām neesmu tā, kas, tā kā paskatoties cilvēkam, var redzēt viņam tur tāds un šitāds enerģijas vai tāds šitā čakras tur tādi un šitādi bloki. Es tādas lietas neredzu. Man tāda, varbūt tas ir laika jautājums, bet šobrīd es tādas lietas neredzu. Tāpat es arī kādreiz minēju Zilā kalna Martu, ka tur vai vēl citus dziedniekus, kas es pat arī bērnībā esmu gājusi pie dziednieku, man likās pilnīgi neloģiski, man tur pielika laikam Marijas bildīti pie ceļa un man izārstējās celest, un es biju maziņa, es nesapratu, kā tas ir, jo man taisīja gan operācija, gan es nevarēju ne pasportot neko, un aiziet pie dziednieku, viņš pieliek, tā kā to mazo plāksnīti klāts pie ceļa, kaut ko tur pie sevis tur nobubināja, neko es nesapratu no tā, ko viņš saka. Pēc tam viņš tā saka, aizēja notupies. Tā kā man paniskas bailes, jo es zinu, ka man ir vairāk kārt jau ieklemējušies ceļi tā, ka, tā kā tev tur noteikti leņķī salocotu kāju, tur kaut kas ieķerās, un tu vairs nevari neiztaisnot kāju, ne salocīt, un tev nenormāli sāp, ka tu vienkārši sēdi uz grīdas un draudi. Un man bija baigā uzdrīkstēšanās, tā kā pamēģināt, bet kopš tā laika man neviena reize cels vairs neklemējās iekšā. Un es toreiz arī nesapratu, kā tas ir, bet vienmēr man liekas, ja cilvēki nesaprot, kas tur aizmugurē notiek, tad viņiem liekas, ka tā ir mistika vai kaut kas izdomāts. Tas ir tāpat kā zinātniskas lietas. Kādreiz, kad cilvēki nezināja, kad patiesībā infekcijas slimības izraisa tur baktērijas, kuras arī nevar redzēt un tā, viņiem liekas, ka tas ir kaut kas, es nezinu, kāds tur, dieva sots vai vēl tur kaut kas, katram ir pēc tiem saviem uzskatiem, kas tas tāds ir, kā viņi interpretē to. Un, protams, tas, ka kāds to aizē pie dziednieka, viņš tur kaut ko ar rokām izdara vai vēl kaut ko, tev liekas, ka, tā kā, tu jau nesaprot, ko viņš tur dara. Es šobrīd arī ir lietas, ko es, protams, nepraktizēju un nedaru, bet parunājot arī ar meitenēm, kura katra citādāk arī jūt, tver lietas, viena kaut ko vairāk redz, viena sajūta enerģijas, viena vēl kaut ko tādu, vēl kaut ko, un tā kā parunā, un tā kā mums pašām arī ceļojumos nāk informācija, kā tu vari
ielikt noteiktas enerģijas vai informāciju ūdenī, vai vēl tur kaut kā. Tu saproti, ka īstenībā tas viss ir, īstenībā ļoti loģisks process. Tas, ka cilvēki nesaprot, ko dziednieki tur dara un ko viņi tur burās, vai vēl tur kaut ko, jā, vārdo sāli, vārdo ūdeni, vēl tur kaut ko. Tad, cilvēkam, tā kā parastajam tas liekas, tā kā kaut kas nereāls, pārdabisks un vēl kaut kā, bet tad, kad tu sāc izprast enerģijas, tu sāc arī kaut ko no tā visa sajust, nevienmēr sajust, citreiz vienkārši tas ir kā kuram citam notiek kaut kādas spontānas pieredzes, un tad viņš mēģina viņas saprast un izskaidrot, citam viņam ir izskaidrojums, un tad viņš sāk kaut ko sajust, un katram tas virziens ir citādāks, bet arī tas, ko dara, liek aizsardzības kādiem cilvēkiem vai vārdo ūdeni, sāli, vienalga, ko īstenībā no enerģētiskās puses tas liekas, tā kā šobrīd man liekas, tā kā loģiski, kā tas viss notiek. Es nezinu, ko tieši tur, piemēram, Zilā kalna Marta darīja un kā viņa to darīja, bet lielos vilcienos ideja man pašai apmēram ir kaut kāda tas, ka es varētu kādu cilvēku tēt iet un dziedināt, protams, nē, es nekad nekādas tādas lietas neesmu darījusi, bet, tā kā es tagad apmēram varu iedomāties, kā tas process notiek, jo tā caur savām pieredzēm un caur to, ko pārējās meitenes runā un stāsta, kā tu ej pa ielu un ieraugi priekšmets, kas tur it kā nav, bet kaut kādā laikā un telpā viņi tur ir un vēl tur kaut kā, un man ir vienkārši tas pētnieciskais moments, viņš tā strādā, viņš uz visu strādā, un tad es arī tām meitenēm prasu, tā kā izstāst vārds vārdā, es gribu saprast, kā tu to redzi. Es neredzu priekšmets kaut kādus aizvēsturisks priekšmets uz ielām. Jā. Es gribu saprast, kā tas ir, tu vienkārši ej pa ielu un tev tur priekšā, es nezinu, ārpus stāv, kas tā kā, vai kad meitenes saka, kad citreiz ir diezgan riskanti braukt ar mašīnu, jo tu redzi, ka pa ceļu skrien dzīvnieki, kur šajā fiziskajā plānā nemaz nav, bet tu viņus redzi. Vai vai braucot pa šoseis malā stāv tas pats kaut kāda arī veco laiku, kaut kādi agregāti. Jā. Un tu samirkli, tu saproti, nē, tur tomēr nav. Vai arī, ka tu ej, un tad tev liekas, ka tu uzskries galdam virs. Un man tāds pieredzes nav, bet tā kā cilvēkus, kuriem šis ir, es viņus nevis mēģinu ņemt pie dziesmas, bet saprast, kas tas ir, kā viņiem tas notiek. Tad tu visu kaut ko uzzini un sabirdī un ieraugi, kā tas var būt. Jā, bet zini kā, Sandra, es jau arī domāju tas, ka tad, kad mēs arī reāli ļaujam sev pavērt šo te pasauli, pat nezinot, ko mēs savā ziņā paveram, pieņemsim kaut vai arī, kad mēs sākam elasticēt savu prātu, ar to vien, kad, labi, sākumā varbūt tās mēs vispār nedomājam par šīm lietām, tad sāk parādīties šī, ziņkārība vai curiosity. Kas tur ir? Vai mēs izlasam kādu rakstu? Tas nozīmē, ka katrs piliens, mēs nekādīgi dzīvē pat vēl nezinām, kurš piliens ir tas piliens, kas mums aizved un sāk vērt un paplašināt apziņu un sāk vērt un paplašināt vispār to, ka pasaulē ir ļoti, ļoti dažādas lietas eksistē. Un tas ir tas pats brīnumainākais, ka tad, kad mēs iedodam sev zaļo gaismu, pieņemt lietas pasaulē. Mēs viņas neizprotam, tā kā tu tikko dalījies, tu neizproti, kā tur ir tas ārklis, varbūt gadījies, vai tie neredzamie dzīvnieki nosacīti uz tā ceļa gadījās. Bet tas, ka mēs vienkārši, varbūt tā ir, bet tā automātiski, manuprāt, jau tā apziņa jau paplašinās, ka tu nevis noliedz vai pasaki, kāds tas cilvēks ir nesakarīgs un nereāls, ka tā nevar būt, tāpēc, ka eksistē tikai tas, ko mēs fiziski redzam un varam sataustīt. Un tas pats ir, man liekas, kad mēs dodam sev iespēju
sapludināt šo te pasauli, kas kādreiz varbūt bija daudz nodalītāka un daudz striktāka, pieņemsim, ir kaut kāda izskaidrojumā pasaule, ir neizskaidrojumā pasaule, un tad ir šī te parastā realitātes zemes dzīve. Bet tad, kad mēs kaut kādā ziņā ar visu šo te informācijas daudzumu, kas mūsdienās ir ļoti, ļoti daudz, varbūt pat pārāk daudz, ja, un ir pārāk piebāsta šī te informatīvā telpa, un, protams, mēs ar viņu saskaramies, bet ko tas tajā pašā ziņā es skatos, kad, un pie sevis jūtu, ka man ir prieks, ka šīs lietas, par viņām tiek runāts, ka viņas tiek izceltas saulītē, jo tas automātiski mums noņem arī, pirmkārt, kaut kādas šīs tabū tēmas, tas noņem arī par to, ja kāds, pieņemsim, kaut vai bērniņš bērnībā ir redzējis, un tagad mēs esam izauguši pieaugušā vecumā un saprotam, es īstenībā jūtu, es īstenībā redzēju, es īstenībā sapratu, sajūtu un tā tālāk. Tas noņem tik daudz šīs te slēdzenes un atslēgas, kuras tikai tādēļ, ka kāds mums blakus par to nesaprot un nerunā, tas noņem automātiski nost šo te milzīgo spriedzi un spiedienu, ka mēs neesam kaut kādā ziņā iederīgi automātiski kaut kādā kastītē vai rāmītī vai kaut kādā šitnī te ekrāniņā, kurā ir pogas un kurā ir attiecīgi katrai savs uzdevums. Un man liekas, ka šī informatīvā un informācijas pieejamība ir ārkārtīgi atbrīvojuša. Ja, jo nevienmēr mums ir cilvēki blakus, ar kuriem mēs varam parunāt. Un tas ir tāds par to, ka mēs varbūt tās gribētu tur varbūt saprast par to vairāk, bet mums pat nav cilvēkiem paprasīt. Un tad, kad mēs to normalizējam savā ziņā ikdienišķās sarunās, piemēram, es domāju arī par saviem bērniem, ja, kad viņas gan iesmēja ļoti, ļoti par manām meditācijām un par maniem zūmiem, jo viņas saka, bet, tas jau bija mazā vecumā, bet viņas, pieņemsim, mazā meita, tagad arī viņai 7 gadi, viņa saka, taisam, Sandriņ, tu dzirdēji, vai ne, kā viņa Emīlija, kā viņa vienkārši mūs ar Sandru vienkārši jokoja, vai ne? Jā. Aizturēja amāctiņas, un tagad savā būtībā tur savienojamies. Viņai ir 7 gadi, bet viņai šī lieta nav sveša, ja? Es meditācijas vispār, cik vēlu sāku atklāt un cik vēlu vispār atnāca šī informācija pie manis kaut kādā ziņā, ja? Bet tas, ka mēs sākam elastīgu padarīt savu apziņu, to, ka pastāv dažādas interesantas lietas pasaulē, neredzamas lietas un nevis tās, kuras mēs nezinām. Tas tāds var par to, ka gribētos pieminēt šo mazo niansi. Nevis, ka mēs viņus nezinām, bet mēs viņus vienkārši neatceramies. Tas nenozīmē, ka mēs viņus nezinām, jo mēs viņus neesam par viņām dzirdējuši. Mēs viņus varbūt nezinām šī brīdī, bet īstenībā tad, kad mēs sākam tajā visā procesā ieiet, mēs ieraugam, ka mēs esam ļoti visu laiku jau bijuši daļa no tā. Un te ir arī, man gribētos savilkt paralēles ar to, ka jo vairāk mēs sākam sevi savā ziņā izteikt, pateikt kaut kādas lietas skaļi, sākam meklēt, piemēram, kaut vai domu biedrus un tādas lietas, mūsos aug iekšējā sajūta par šo te sevis atcerēšanos, un tas, ko es gribētu pieminēt, un mazliet tiešām iedvesmot arī cilvēkus, ko es taisu, ir šie te sajūtu sarunu apļi, kad tu kā cilvēks, kā sieviete, viņš šī brīdī man vairāk ir bāzēti uz sieviešu auditoriju, bet es pati priekš sevis domāju, es vienmēr esmu no maziem skolas laikiem bijusi, man nav bijis grūti izteikties, man nav bijis grūti runāt, bet es nekad neiedomājos, ka ir citi iekšēji aspekti, kurus es tomēr neizrunāju, ja? Un kuri arī ir tā kā, kad viņas nemaz neiedomājies, ka tās kā šis smalkās pasaules, ja? Kad viņas tur eksistē un kad ir par to jārunā, un šeit ir arī tas iekšējais aicinājums, ka, ja ir iespēja sevi izteikt un izrunāt, tad mēs atceramies, mēs sākam sevi atcerēties, un mēs atceramies gan ne tikai šo te emociju un tādu savu iekšējo emociju un sajūtu pasauli, bet mēs varam arī lēnām sameklējot domu biedrus un kaut kādus pulciņus vai, nezinu, izlasot kaut kādu grāmatu, mums automātiski mēs jau magnetizējam cilvēkus, kuriem ir jāienāk lēnām mūsu dzīvē, tāpēc, ka mums sāk pavērties pilnīgi citi apziņas lauki. Un par tiem sajūtu aplīšiem, es tieši šonadēļ es arī sajūtu apli ceturtdien, ja kādam ir sajūta, ka gribās pievienoties 4.19. pēc Latvijas laika. Un nekas īpašs, nav jābūt īpašai tēmai. Tur ir jābūt vienkārši savai īpašajai vēlmei sajust to, ka mēs esam vienkārši kaut kas vairāk tā, kā mēs ikdienā dzīvojam. Un nevis pat ezoteriskā līmenī, bet vienkārši sajūta līmenī, ka mēs varam atcerēties un to sipuliņu slānīti lobīt nost un krātās mieziņus priekš lieldienām un savu kodoliņu uzlikt sev uz plaukstiņām un viņu ļoti, ļoti mīlēt un cienīt. Un tad mēs varam visādas lietas un visādas pasaules atklāt. Tas, ko Sandra tieši tikko minēja, ja, ka mēs varam būt viskaut kas, mēs vienkārši
tas, kas mums ir jāizdara, gan cilvēciskā līmenī šeit uz zemes esot, gan tajā smalkajā plānā, mums ir jānoņem tik daudz šie te aplikumi, ne tikai zobakmeņi un viss kaut kas, bet arī šie te fiziskie, emocionālie un tādi neredzamie aplikumi mūsu būtībai, kas mums visu laiku tuvina tai savai dzīvībai, tai savam dziļumam, un to mēs varam tikai izdarīt tad, ja mēs esam ar mieru, jebkāda veida lietas jāaicināt savā dzīvē. Un tas ir tas, ko Sandra arī teica, ja, ko Sandra minēja, kad mums nav skaidrs, kas mēs esam, bet tad mēs sākam to reāli soli pa solītim, mazu milimetru pa milimetram, tik līdz tam klāt. Un tas ir tas brīnišķīgākais. Vai ne? Nu, lūk. Tā kā jā, mēs droši vien šī te not lēnām varam arī virzīties. Droši vien tu varbūt, es tev vēl iedošu vārdu pateikt kādu mazu nobeigumu, bet tas ir tas iekšējais aicinājums. Mums nav jāzina, kas mēs esam, bet mēs to vienkārši dabiskā ceļā tiksim līdz tai atcerēšanai. Un tad, kad mēs tiekam, tad visas lietas, tad šīs sinhronitātes, kas pasaulē notiek, tu satiec attiecīgi cilvēku tur. Tu nokavēji autobusu, tāpēc, ka tev ir jāsatiek cits cilvēks, ja? Vai visas šīs brīnišķīgās, maģiskās sinhronitātes, kad mēs ļaujam pasaulē lobīt tās kārtiņas, kuras mums šī dzīvē ir jāpieredz un jāpiedzīvo, tad tā dzīve sāk palikt ārkārtīgi interesanta, ārkārtīgi garšīga, un tad mēs vairs šī savā dzīvē nejūtamies, nevis kā šie te victimi, kā upurīši, ja, kuriem kaut kādā ziņā, to es nemāku, nesaprotu vai tā tālāk, bet mums ienāk viss, kas ar mums notiek, ir šī iespēja sevi atcerēties un sastapt tajā, tādā reāli savā kodolā. Ko tas kodols nozīmē? Nav ne jausmas, arī man nav ne jausmas. Es nezinu, vai tev, Sandra, ir jausma, ko tavs kodols nozīmē, bet ir ļoti interesanti vienkārši, strādāt pie tā, un nevis apzināti pat tā, ka es tagad eju un strādāju, man ir jāatrok mans kodols, bet vienkārši let's live the life, un redzam šīs sinhronitātes, redzam cilvēkus mūsu dzīvē, redzam to, ka Kaut vai tāds stāsts par sesijām, ja, piemēram, ir cilvēki, kas arī uzraksta man, pieņemsim. Es nezinu, kāpēc tev es rakstu, es šīm te lietām neticu, es viņas nesaprotu, bet man gribas tev uzrakstīt. Brīnišķīgi, paldies, ka tu to dari. 10 punkti tev par to, ka tu to dari, pat ja tu neko no tā nesaproti, bet tā iekšējā vilkme ir tā, kura mums ir jāsadzird tajā smalkajā mūsu mazajā sistēmiņā, kur ir ārkārtīgi alarmed ar visiem televizoriem un medijiem un darbiem un nedarbiem un bērniem un vīriem un visu kaut ko. Ja mēs sadzirdam šo te mazo vilkmīti, tas jau ir tas mazais lavīnas efektiņš, kurš pēc tam atvērs vaļā vēl mums daudz citas durvis. Un pat ja mēs no tā neko nesaprotam, es arī no tā neko nesapratu. Ja? Un ko es tagad daru, visu kaut ko interesantu. Un vēl darīšu, ja? Un tāpat kā tu, Sandra, tieši teici. Tā kā droši pastāst varbūt nobeigumā, kas ir tas, ko tu varbūt vēl kopsavilkumā gribētu pateikt, pirms mēs beidzam šo te sarunu. Tikko minēju to, ka tu arī kādreiz no šitā visu neko nesaprat. Man vēl joprojām gribētos teikt, ka liela daļa mēs vēl joprojām nesaprotam. Mēs būtībā tas, ko mēs darām, mēs padalāmies ar to, ko mēs esam sapratuši. Jā. Bet tas nenozīmē, ka mēs esam visu sapratuši. Jā, tas ir viens. Otrs, man tādā nobeigumam, tas, kas man tādā kopsavilkumā par to, ko mēs runājam, kas nāk, ir, ja mēs iesākām ar to tēmu lūšana, ļaušanās, plānošana, ka plānošana tā kā pretējs kaut kas. Tas, ko es esmu sapratusi no savas pieredzes, es vēl joprojām, šis ir arī tas, lai es arī līdz galām nesaprotu, kas es esmu šobrīd. Man tas tik un tā ļoti interesē, un tas man bieži vien traucē dzīvot tā, kā varbūt es varētu vieglāk un brīvāk dzīvot, bet tas, ko es esmu sapratusi no savas pieredzes, kad tas, kas mums var pavērties vaļā, un tas, kas var ienākt mūsu dzīvē, tās lielākās, izšķirošākās lietas, visticamāk būs tās, ko neviens no mums nebūs ieplānojis. Un vēl viena lieta, ko es gribēju teikt. Un kad, ka mums pat sapņos, mēs pat izsapņot nevarētu to,
kā vispār ir iespējams. Jo tāpēc, kad tie pagriezieni dzīvē, kas man ir notikuši, jā, protams, ir lietas, ko, tā kā, ir kaut kāda ķēdīte, ko mēs, tā kā, esam izdomājuši, un tagad iešu mācīties, un tad man būs tā un šitā, bet īstenībā nekad nezinu, kāds būs iznākums. Varbūt tas, ka tu arī piesakies kaut kādam kursam vai aizdeji uz kaut kādu sesiju vai kā, mēs ar prātu varam izdomāt, ir kaut kāds dzinums, kāpēc mēs uz to ejam, vai atrisināt kādu jautājumu, vai iegūt kaut kādu informāciju vai kā, bet ko tas patiesībā var pavērt, neviens no mums nezina. Un neviens to nevar ieplānot. Jā, Zana raksta, jo vairāk uzzinām, jo vairāk saprotam, ka neko nezinām. Jā, tā ir. Bet tur ir tas dievišķais pieskāriens, kas ir brīnišķīgs, ja mēs viņu ieaicinām. Tieši tā kā tu teici, aizem uz kursu, aizem uz sarunu, autobusu nokavējām, pieturā satiekam kaut kādu cilvēku, ja? Tās ir tie mazie momenti, kuri man personīgi manā dzīvē izsauc milzīgi. Zini, tad, kad tu šūpojies šūpolēs, un tev citreiz vēders kut, ir tā iekšējā sajūta, ka tu vienkārši iekšē reāli fiziski gavilē visa tava būtība. Dvēsele pilnīgi gandrīz dzied. Man šūpoles ir viena no mīļākajām lietām pasaulē. Un tas ir tas momentum gadījums, kad, man liekas, mēs pat vispatiesāk, nedomājot neko daudz, pieredzam ārkārtīgi lielu brīnumu, vai ne? Un šo te ļaušanos un paļaušanos. Un jā, tas ir noteikti tas kaut kādā ziņā, ko tu pareizi, Sandra, teici. Mēs varam šo to padomāt un domāt, ka mēs ar kaut kādu loģiku ejam uz sesiju un ejam ar loģiku uz turieni un turieni. Bet tad atļaut sev mazliet ieraudzīt, ka tur arī ir kaut kādam maģikam vieta. Un varbūt ne tik apzināti pat, bet vienkārši ļaujam viņam tur būt pašam par sevi, vai ne? Man patiesībā, es mēģināšu tā īsti noslēgumam, bet man uzreiz atnāca 2 piemēri tādi no savas dzīves, kad viens ir tas, kas šobrīd arī ar mani notiek saistībā ar pārvākšanos. Es jau vairāk kā gadu zināju, ka es gribu pārvākties, un es arī meklēju un skatījos, kur un kā es to varētu darīt, un tā, bet turpat nebija stāsts par to, vai es varu atļauties kaut kur mainīt dzīvesvietu, vai nevaru atļauties. Man vienkārši bija tas, ka man nerezonēja vietas. Es pat nevarēju, man pat nerezonēja nekādu, tā kā pat tik tādos apmēros, ka, tā kā man bija reāli, ja es gribētu pārvākties, man būtu reāli jāiebaksta ar pirkstu kartē, jo man pat nebija, man bija pilnīgi 0 rezonanses pret jebkādu pilsētu, pret jebkādu dzīves modeli, man nebija nekā, un kad arī, tā kā no malas varbūt liekas, ka, tā kā es jau neko nedaru, un dzīvē priekš nevirzos, bet man vienkārši nerezonē tas, tā kā es varu sēdēties sestā un meklēt dzīves vietas, bet ja nerezonē, un tu saproti, ka, nē, tas, kur es atrodos šobrīd, tas ir vislabākais variants. Un šobrīd, kad es esmu pārvāku, es vēl esmu tādā procesā, vēl ir tas uz visām pusēm, bet kur es šobrīd atrodos, tas ir vietā, kur es nekad nebūtu pat iedomājusies, ka te varētu dzīvot. Es nezināju, ka tāda vieta eksistē. Un kā es līdz tai nonācu, tad, kad māsai ar draugu pavērās iespēja nomāt īpašumu samērā netālu no Bauskas, mēs paši nākam no Kurzemes. Un vienkārši vajadzēja atrisināt jautājumu, kur liks manu zirgu, un mēs sapratām, ka zirgs brauks šeit, un kaut kā vārds pa vārdam saklikšķēja tā, ka es arī atbraucu šeit, un es saprotu, ka tas variants, kurā es šobrīd esmu, dzīvot reāli tā kā rančā, Latvijas tādā arī interesantā vietā, es to nekad nebūtu ieplānojusi. Jo tas notika vienkārši saklikšķēja, un kā es to varētu ieplānot, ja pat, tā kā, ja man šeit bija jābūt, šeit bija jānokļūst, tā tad bija jānotiek noteiktam procesam, kuram bija jāaiziet cauri manai māsai, viņas draugam, lai vispār šeit nonāktu, kuram bija jāaiziet man kaut kādam procesam cauri, lai es šeit nonāktu. Un tad, kad tas notiek, tad tu saproti, jā, šī ir īstā vieta, kur es gribu būt.
izvērtīsies, es vēl joprojām nezinu, es šeit pat nedēļu neesmu, bet kā tas viss izvērtīsies, es nezinu, bet es iekšēji jūtu, šī ir īstā vieta. Un lai kādus es tur būtu labākus vai netik labus dzīvokļus dažādās pilsētās meklējusi, skatījusies vai vēl kaut kur, man vienkārši viņi, tur tā kā nesakliķķēja un viss. Vai otrs variants, piemērs par ceļošanu, kad es runāju ar vienu cilvēku un tā kā, arī par to pašu, tā kā man liela komunikācija, viena sabiedriski aktīvā dzīve daļai notiek Zoomā. Un kad cilvēks pasaka, tā kā, es jau zinu, tev jau ceļošana, tev tur labāk sēdēt Zoomā ar savām draudzenēm un tā, un es tā domāju, man uzreiz toreiz tas teikums tā aizķēra, jo tāpēc, ka iemesls, kāpēc es vispār strādāju online un visu to daru, ir tieši tā iemesla pēc, lai es būtu maksimāli fleksibla un brīva no kaut kādām sadzīviskām piesaistēm, īpašumiem, saimniecībām un tā tālāk, lai es vai darba vietām, lai es varētu jebkurā brīdī, ja man atnāk tāda iespēja, es varu kaut kur pārvākties, kaut kur būt citur un tā. Un tad es arī sāku domāt, kāpēc tā ir, ja man tā kā patīk, es varbūt neesmu tāds klasisks ceļojums, bet man patīk apskatīt pasauli, man patīk redzēt jaunas vietas un tā tālāk. Un tad es uzdevu pats savu jautājumu, kāpēc es neceļoju, un tad es arī sapratu, tāpēc, ka vienkārši tajā brīdī vai nu nekas nerezonē, vai nu nekas nesaklikšķē, vai nu vēl kaut kas. Un tas pat arī nebija ne tāds finansiāls aspekts, kāpēc es nekur nebraucu un neceļoju, vienkārši acīm redzot nebija īstā vieta, īstais laiks, jo tajā brīdī, kad Linda man pateica to, ka, zini, kas ir, es pārvācos uz jaunu vietu Portugālē, varbūt tu gribi atbraukt ciemos, jā, viss, es zinu, tur es braucu. Man ir skaidrs, tajā brīdī man saklikšķā ir tā vieta, kur man jābrauc. Un tur vairs nav divu jautājumu par to, doties ceļojumā, nedoties. Tur vienkārši tas ir tāds moments, kur tu sajūti, jā, ir viss. Jā. Un, zini, un tie momenti ir nobeigums. Tas bija tāds nobeigums, tas nekas. Es tagad uztaisīšu mazo nobeigumu un pateikšu paldies Sandrai jauki par sarunu un vienkārši šīm te mazajām kaut kādām atklāsmītēm, kuras mēs bieži vien atklājam paši sevī tikai tad, kad mēs viņus pasakam skaļi, vai mēs varam kādam ierakstīt ziņu, vai mēs varbūt kādam svešiniekam, vai varbūt kādam draugam varam to padalīties. Bet par šīm te lietām, ko tu arī dalījies, par šiem te mazajiem procesiem, kurus mēs nekad pirms viņi ir notikuši, mēs neredzam viņus, un man nāk prātā šie mazie punktiņi. Ir tādi zīmējumiņi bērniem, kur tev ir jāsavieno tie cipariņi, pieņemsim, tur no 1 līdz 80, piemēram, un tad tev, nezinu, beigās zirdziņš izrādās ir, vai sunīts iznāk kā zīmējums, tad, kad tu savelc. Bet pirms mēs neesam savilkuši tos cipariņus, mēs nezinām īstenībā, kas tas zīmējums būs un kāds tas zīmējums būs mūsu dzīvē. Un vienmēr ar laika nobīdi jau ir ļoti forši atskatīties un saprast, viss jau bija kārtībā, ja? Un arī saprast to, ka neviena tā mūsu izvēle nebija kļūda, bet viņa bija mūsu tās dzīves un tā brīža vislabākais moments, kuru mēs savā apziņas stāvoklī esam varējuši izvēlēties. Un tam arī ir jāļauj nosēsties mūsu prātā, ka mēs neizdaram kļūdas. To es vienmēr uzsveru, jebkuram cilvēkam, ar kuru es strādāju sesijās, neviena tava dzīves daļa, ko tu esi izdarījis, nav kļūda. Tas ir attiecīgs tavas dzīves mirklis, kurā ir tava apziņa tik liela un paplašināta, cik viņa ir apziņa un viss tas, ko tu varēji darīt. Ja? Bet, protams, ka tad, kad mums ir jāizdara savā dzīvē izvēlītes, mums vienmēr gribās, lai tie punktiņi jau ir savilkti un mēs zinām skaidri, vai tā ir pareizā izvēle vai nav. Bet, ja mums vienkārši jebkura izvēle mūsu dzīvē, jebkurā gadījumā ir mūsu priekšā, tad vienkārši viņu ņemam ciet. Un ar nedomu, ka, kā es varu zināt, kur ir labāka, mēs sajutīsim savā ziņā tik un tā intuitīvi, un pēc tam mēs skatīsimies uz to savu dzīvi, kas ir savilkta dažādos punktiņos, dažādās lapiņās ir tie zīmējumiņi, un sapratīsim, viss jau ir labi. Un šis ir stāsts gan par ļaušanos, gan arī par to punktu uzlikšanu uz mūsu dzīves kartes, ka mums ir gan jāmāk ļauties, gan arī šos punktus tomēr savā ziņā negluži ieplānot, bet lai viņi tur atrodās. Ja? Un tas ir arī tas, ko tu forši, Sandra, balansē, ka jā, ok, es nemāku un nemācēju iepriekš varbūt ļauties, tagad es redzu un es gribu un es varu mēģināt, un varbūt kādam ir otrādi, un man pieņemsim ir otrādi, man tieši vienmēr ir bijis ārkārtīgs plūdums, un tad es saprotu, ok, cik man tas plūdums ir
jau vērtīgs un cik man ir jāapskatās, kā tomēr ieplānot kaut kādas dažas lietas un ielikt kaut kādu mazu sistēmiņu. Nu, lūk, tā kā, lai mums katram ir šis te balans, ka nav ne pareizi, ne nepareizi, kādi mēs esam, vienkārši atrast balansu paši iekšēji sevī, ja, kas mums dara. Un ja mēs, kā lai saka, viņu nevaram sevī tā dabūt, nu tad braucam un iedvesmojamies, vai aiziem pie kāda drauga un iedvesmojamies, ja, tā kā Sandra atbrauc pie manis, lai iedvesmotos kādu citādāk brokastēs, piemēram, ja, vai kaut kādu citādāk galda kultūru, vai vienalga, nu kaut kādas šitādas mazās lietas, kuras, ja mēs paši nezinām, vai pat neaptveram, tad vienkārši ejam pasaulē, esam mazi sprīdīši, ejam pie draugiem, ejam pie svešiem cilvēkiem, ejam uz maziem kaut kādiem pasākumiņiem un izņemam sevi ārā no komforta zonas, lai saprastu, vai mums tas tiešām der, varbūt tas jaunais skatījums, un varbūt mums viņš vienkārši neder, un mēs esam tieši tādi, kādi mēs esam. Nu, lūk, ko mums Zana saka. Paldies, meitenes, par šo dzīvo sarunu. Ar jums vienmēr ir tik forši iedarboties, kas atver atkal ko jaunu un foršu. Nu, lūk, nesam šie te pieskārieni. Zana, tu tieši to forši pateici, vai ne? Iedarbošanās un kas atver atkal jaunu un foršu kaut ko. Un esam šie te mazie pieskārieni, neredzamie citu cilvēku dzīvēs. Pasveicinam kādu, pamājam, un atstājam kaut kādu šo te nospiedumu, kurš noteikti ir šis te mazais tauriņa efekts, kur mēs nekad nezinām, kā tas reflektējās. Vai ne, Sandriņ, tu arī esi maziņš nospiedumiņš noteikti? Esi neredzams un maziņš un redzams, un tā kā Zana saka, vai ne, kā mēs šitā skaisti varam iedarboties viens ar otru, ko katrs paņems, tas to katrs paņems. Paldies, katrā ziņā arī visi, kas klausījās, kas klausās tagad, kas klausās vēlāk. Un, jā, mums nav jāatstāj lieli nospiedumi. Ir forši vienkārši atstāt tādu dzīvu, radošu, pašam priekš sevis nospiedumu. Un ja kādam tas ir liels kosmozaķis, tu esi. Zane tev nosaukt par kosmozaķi. Jā, lai mums kosmosā ir šie te mazie audumiņi, savītie auduma diedziņu gabaliņi. Jā, mēs esam visums savā nodabā un savā starpā, un mēs aužam šo te kosmisko brīnišķīgo cilvēcisko audumu šī brīdī. Un lai viņš ir mums foršs un iedvesmojošs. Nu, lūk, viss mums? Es domāju, ka jā. Paldies tev. Paldies tev, ka uzaicināji pie sevis, uzņēmi pie sevis. Man arī tāda, arī kaut kas jauns priekš manis. Nu, re. Jā. Labi, lai mums visiem forša diena. Paldies, kas bija klātesoši. Paldies, kas vienkārši ir klātesoši. Lai top. Atā visiem. Paldies, Sandra, tev arī. Atā. Atā.